Sveiki, mīļie! Es šodien nedaudz gribu paturpināt tēmu, par kur jau es esmu ievietojusi vienu video, kad cilvēki ir iedalījušies pilnīgi tā kā divās daļās, milzīgās daļās, un starp šīm daļām ar katru dienu plajas rodas arvien lielāk un lielāk. Tie ir pozitīvie, gaišie cilvēki ar jau augstām, spēcīgām enerģijām, un negatīvie, kas dzīvo vēl šajā realitātē, dualitātē, diemžēl ar zemām enerģijām. Un plaisas starp šiem cilvēkiem rodas arvien lielāka un arvien jūtamāka. To mēs redzam jau dzīves ikdienā, kad pazūd kaut kādi cilvēki no mūsu dzīves, un mūsu dzīvē ienāk jauni cilvēki, ar kuriem saprotamies labāk, jūtamies labāk. Cilvēki, kuri izzūd no mūsu dzīves, diemžēl jau kļūstam pārāk atšķirīgi, taisnīgi, enerģētiski un vibrācijās. Līdzīgs pievelku līdzīgu, un tas arī ļoti spēcīgi darbojās taisnīgi šos laikos, taisnīgi tagad. Līdz ar to, tāpēc mēs zaudējam cilvēkus, draugus, radiniekus, kas izzūd no mūsu ikdienas, kontakts ar viņiem un rodas jauni cilvēki. Un tā atšķirība ir tik liela, salīdziniet daudz stāvu māju, kad zemo vibrāciju, zemo enerģiju cilvēki, viņi atrodas pirmā stāvā, pārvietojas pa pirmo stāvu. Un cilvēki, kuru enerģijas vibrācijas jau ir diezgan augstas, viņi jau atrodas pavisam citā līmenī, citās enerģijās, citās vibrācijās. Tas ir tāpat, kā viņi atrastos tā daudzdzīvokļu mājas 2., 3. stāvā. Nu, protams, ka mēs viens otru pat nesatiekam, cilvēki, kas ir 1. stāvā un cilvēki, kas ir 2., 3. vai vēl augstāk, viens otru pat nepamanā. Tāpēc arī dzīvē tagad tik ļoti bieži notiek, kad nepamanām kādu cilvēku, kas pagājis mums pavisam tuvu kaut kur garām. Nepamanām lietas sev apkārt. Nu, cilvēku uzmanība mainās, fokus uz lietām mainās, un tas ir ļoti jūtams šajos laikos. Daudz ko nepamanām. Arī atmiņa. Atmiņa ir sākusi diezgan spēcīgi klibot. Kaut ko mēs iedomājamies, kaut kas mums ir jāpadara, un pēc brīža tā doma pazudusi, aizmirstam. Tas tāpēc, ka mēs pielāgojamies šīm augstajām enerģijām, augstām vibrācijām. Tas ir kaut kas pilnīgi cilvēkiem jauns, ko cilvēce līdz šim nav pieredzējusi, un ar cilvēku notiek pārmaiņas visos līmeņos – mentāli, emocionāli, psiholoģiski un pat fiziski. Viss mūsos mainās un pielāgojas šīm jaunajām enerģijām. Un notiek transformācija, pārveidošanās, pārmaiņas, būtisks. Un to mēs redzam mūsu ikdienā, ka mūsu ikdiena mainās, cilvēks ap mums mainās, vide ap mums mainās. Aiziet kādi cilvēki, vietā nāk jauni. Ar svešiem cilvēkiem saprotamies labāk nekā ar savējiem, sev pazīstamiem draugiem, tuviem cilvēkiem. Liekas, kā runājam dažādās valodās un viens otru nesaprotam. Un šitādas lietas notiek arvien vairāk un vairāk. Tas ir ļoti normāli. Jo ar visu zemeslodi, ar visumu un ar cilvēkiem tai skaitā notiek pārmaiņas. Pāriešana uz 4. jau ir 4. dimensija un pat uz 5. Tā kā viss ir normāli, neraizējamies, pieņemam lietas tādas, kādas ir, pārmaiņas savā dzīvē, ap mums, ap cilvēkiem, ap mums, un viss būs kārtībā, viss nokārtosies tā, kā tam ir jābūt. Katrs būs tur, kur ir jābūt. Katram enerģijas būs tādas,
kādām viņš ir gatavs, ko viņš ir gatavs pieņemt, uzņemt. Nu, kaut kā tā. Tā ir svarīga un būtiska lieta šajos laikos, par ko varbūt daudz cilvēki nezin, un rodas neizprata, nezin, kas tas ir, kas notiek apkārt, kas ar cilvēkiem notiek. Tā ir normāla lieta. Viss ir kārtībā un viss notiek tā, kā jānotiek. Uzticieties procesam, pieņemiet lietas tādas, kādas ir, gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus, atcerieties par šīm īpatnībām, atšķirībām un centieties tās saprast un pieņemt. Un viss būs kārtībā. Uzticamies procesam un dzīvojam tālāk.